Kungs ir tik labs. Labi, šovakar mēs runāsim par Jom Kipuru. Mēs runāsim par šiem neiedomājami svarīgajiem svētkiem, gada augstāko svēto dienu. Un pirms es sākšu, lūksim, lai nāk svaidījums. Tēvs Jahve, mēs lūdzam tavu svaidījumu, lai katrs vārds, ko es runāju, būtu nevis no manis, bet no tevis. Tēvs, mēs lūdzam, lai tu kalpo savai tautai vēl vairāk, kā tu esi to jau darījis. Mēs lūdzam tevi, izdari to. Tēvs, es tev pateicos par tavu neiedomājamo lēnprātību, kas bija tik pietiekama, lai tu sūtītu savu dēlu samaksāt par mūsu grēkiem. Sniegtu mums dāvanu. Tēvs, vienā mirklī tu atdevi savu dēlu, tu zaudēji kaut ko un ieguvi visu pasauli. Tu atdevi un ieliki pamatu došanas, sēklas sēšanas principam cilvēku dzīvēs. Tēvs, es tev pateicos par iespēju izdarīt to šovakar un lūdzu, lai katrs cilvēks šajā zālē sāk tev jautāt, ko tu gribi, lai es daru ar savu dzīvi, ar to, ko tu esi man devis. Tēvs, mēs lūdzam, ka mēs sāktu tev kalpot. Un visi saka āmen. Labi, īsi atkārtosim svētkus. Svētki tiek iedalīti rudens un pavasara svētkos, vai labāk būtu teikt pavasara un rudens svētkos. Tie visi ir pravietiski, un katrs no tiem ir saistīti ar Ješua, Jēzu Kristu, Ješua Hamašiah. Ir 4 pavasara svētki. Pasā svētki, kad viņš mira tieši uz pasā. Viņu lika kapā neraudzētās maizes svētkos tieši tajā laikā, kad visi ebreji savos namos atbrīvojās no visa raudzētā, kas simbolizē grēku. Viņš izdeldēja grēku, būdams kapā. 3 dienas vēlāk, paskaitiet, bija svētki 3. dienā pēc Pesaka, ko sauca par pirmās ražas svētkiem. Dienā, kad viņš uzcēlās no kapa. Un 50 dienas vēlāk sākās svētki, kurus sauc par Šavotu svētkiem vai Pentekoste grieķu valodā. Jūs tos pazīstat. Tas ir notikums, kad Roah nonāca un sastapa savu tautu tur, kur tā atradās. 1200 gadus pēc tās dienas pie Sinai kalna, kad notika pats pirmais Šavot, kad tika dota baušļi, bet šoreiz viņš deva garu, jo kādus pielūdzējis tēvs meklē, kas pielūdz garā un patiesībā. Viņš cenšas pārliecināties par to pats personīgi. Viņš deva patiesību pie Sinai kalna un bija paredzējis dot arī garu. Viņi atraidīja garu, sacīdami Mozum, tu kāp kalnā un esi mūsu starpnieks, mēs negribam attiecības. Tā rīkodamies, viņi atlika gara nonākšanu uz 1200 gadiem, pa 100 gadiem uz katru Izraēlu cilti. Un Šavot tika piepildīts, gars nonāca atkal. Šie notikumi noslēdza pavasara svētku piepildīšanos. Tas notika Ješua pirmās atnākšanas laikā. Un tiem no jums, kas neesat pazīstami ar kunga svētkiem, svētku pravietiskajām dienām, es saku, ka ir palikuši vēl 3. Tie ir rudens svētki, un par vieniem no tiem mēs runāsim šodien. Pirmie no tiem ir tauru svētki. Mēs nu pat kā beidzām svinēt Jom Troā. Tas bija ļoti saviļņojošs laiks, daudz slavēšanas, daudz pielūgsmes un mūzikas, un tauru un šofāru skaņu, bērnu deju priekšnesumi un visi iespējamie ēdieni. Amen. Tā ir jaunā gada galva, laicīgais jaunais gads. Reliģiskais jaunais gads sākas ar Pesaku, bet rudens svētki varat paši izskaitļot. Aizsāk laicīgo jauno gadu, kad tika kronēti ķēniņi. Pat ja viņš jau bija ķēniņš, teiksim pusgadu, tieši šajā laikā viņš kļuva par ķēniņu pa īstam, no sabiedriskā viedokļa. Jom Troā svētkos. Ješua atgriezīsies Jom Troā laikā, tieši kā vēstījuši pravieši. Nākamie svētki ir izpirkšanas jeb salīdzināšanas diena, Jom Kipur, un pēdējie Sukot svētki, būdiņu svētki. Šovakar mēs sakoncentrēsim uzmanību uz Jom Kipur svētkiem, jeb izpirkšanas dienu. Tātad sāksim Jom Ha Kipurim ibritā, un mēs parunāsim par izpirkšanas dienu. Kas tas ir Jom Kipur diena vai svētki? Tos pazīst ar vairākiem dažādiem nosaukumiem. Pirmkārt, tie pazīstami ar nosaukumu Jom Kipur vai izpirkšanas diena. Tas jums ir pazīstams. Iespējams, jūs pazīsiet vēl kādus citus arī. 1. gadsimtā bija ļoti ierasti to dēvēt par vaigu vaigā. Kad Mūzes uzkāpa kalnā 2. reizi, kas notika? Viņš satika Jahvi vaigu vaigā. Un kad viņš nokāpa, neviens nevarēja skatīties uz viņu tās godības dēļ, kas staroja no viņa. Arī izpirkšanas dienā, kad priesteris iegāja visvētākajā vietā, viņš sastapās ar Jahvi vaigu vaigā. Turklāt ar Jahvi, kurš sēž savā žēlastības tronī uz derības šķirsta ar ķerubiem, kuri veidoja troņa muguras balstu. Tas bija Dieva tronis.
Tātad viņš satiekas ar ķēniņu vaigu vaigā un tiek iepazīts vaigu vaigā. Vēl to dēvē par to dienu vai lielo dienu, latviešu valodā tā kunga dienu. Un ja jūs palasīsiet praviešus vecajā derībā daudz reižu, kad jūs redzēsiet pieminam to dienu vai kādu noteikto dienu, tā vienmēr ir norāde uz Jom Kipuru. Tāpēc, kad mēs lasām grāmatas sākumu un sākam saprast tur rakstīto, tad mēs sākam pamanīt ārkārtīgi lielo saistību ar to, ko lasām Brit Hadašā jaunajā derībā. Tāpēc, ka šīs saiknes, šīs idiomas bija ļoti labi pazīstamas 1. gadsimtā, tāpēc viņi zināja, kas ar tām tika domāts. Mums gluži pretēji nav pārāk pazīstams mūsu ebreju saknes, tāpēc mēs to palaižam garām un ar šo dienu saistīto saturu sākam piedēvēt citām dienām. Es domāju, ka mums virzoties uz priekšu, kad mēs tiksim līdz beigām, iespējams šī ir pirmā reize, kad jūs skatāties šādu tiešraidi un līdz šim nebijāt dzirdējuši un redzējuši vai nesapratāt svētkus. Varbūt jums tas viss ir jauns, bet es varu apsolīt, ka notiks tā, ka jūs sāksiet lasīt jauno derību citādāk. Tāpēc, ka jums daudz kas sāks atklāties un šī ideja, ka Mesija varētu atgriezties jebkurā laikā, jums vairs nekad nenāks prātā. Nekas tāds nevar notikt. Tātad vienīgais iemesls, kāpēc mēs ticam, vai kristiešu lielais vairums ir noticējis, ka Mesija var atnākt jebkurā laikā, ir tas, ka mēs izmantojam dažus īsus no konteksta izrautus pantus. Iespējams, mēs šodien dažus no tiem aplūkosim, kā arī tāpēc, ka mēs nesaprotam valodu, kad viņš runā, izmantojot idiomas vai frāzes, kuras mēs šodien arī aplūkosim, un mēs nezinām pravietiskos svētkus un pravietojumus, kuri paredzēja, kad Mesija nāks pirmo reizi un otro reizi. Un šīs savas nezināšanas dēļ mēs tiksim pārsteigti negaidot, ko mēs noteikti negribētu. Vēl to sauc par gavēni. Kāpēc to sauc par gavēni? Tāpēc, ka viņi gavēja. Tātad to sauc par lielo gavēni vai vienkārši gavēni. Kā arī lielais šofārs vai šofāra hagadol, lielais vai augstais šofārs. Un neilā, vārtu aizvēršana. Tam ir neiedomājami pravietisks saturs. Tas ir apbrīnojami, jo vairums no jums zina, ka ebreju tauta pārsvarā netic Ješua kā Mesijam. Neskatoties uz to, pat viņi zina, ka svētku dienās, lai gan viņiem nav jaunās derības mūsu šī brīža izpratnē, bet viņi zina, ka Jom Kipur tā ir vārtu aizvēršana. Vairs nav atvēlēts cits laiks radītāju Jahves iepazīšanai. Pēdējā diena ir tā, kad šofārs Hagadol apklusīs un viss, vārti tiks aizvērti. Un jūs varat redzēt šo terminoloģiju atklāsmes grāmatā, jūs varat redzēt to 1. vēstulē korintiešiem, jūs redzat visus šos piemērus, klaudzinu pie durvīm atklāsmes grāmatā, vai atceraties? Kāpēc jūs prāt viņš saka, rēdzies stāv pie durvīm un klaudzinu? Viņš gaida, jo šīs durvis reiz aizvērsies. Viņš dod jums iespēju atvērt šīs durvis. Būs laiks, kad viņš šīs durvis aizvērs un klaudzieni vairs neatskanēs. Vaigu vaigā. 1. korintiešiem 13:12. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Redziet, šajā vietā, izmantojot vaigu vaigā, Pāvils norāda uz saikni, ka Mūzes bija vienīgais, kam bija ļauts sastapties ar Jahvi vaigu vaigā uz kalna. Tāpat arī augstajam priesterim bija atļauts satikties ar Jahvi vaigu vaigā. Ješua kļuva par augsto priesteri, un tāpēc ar viņu, caur viņa asinīm mums ir iespēja ne tagad, bet mums ir iespēja nākotnē, kad Mesija atgriezīsies sastapties ar Jahvi vaigu vaigā. Vairs nebūs miglas. Saprotiet, vairs nebūs kvēpināmo dūmu virs derības šķirsta, jo mums būs iespēja drosmīgi tuvoties tronim ne tikai cauri Ješua asinīm, bet arī caur pašu Ješua. Milēniuma valstībā mēs pazīstam nevis daļēji, bet kā paši esam tikuši pazīti. Amen. Tas tiek dēvēts arī par gavēni. Apstuļu darbi 27:9. Es gribu, lai jūs to ieraugāt tieši šeit, jaunajā derībā. Pēc ilgāka laika, kad braukšana bija kļuvusi bīstama un arī gavēņa laiks jau bija pagājis, Pāvils viņus brīdināja. Šī ir tieši jaunās derības terminoloģija. Ja mēs grāmatas sākumu pārzinām pietiekoši labi ebreju kultūras gaismā, tad saprotam, ka pastāv tikai viens vienīgs gavēnis, kuru viņš vispār varēja pieminēt, un tas ir Jom Kipur. Ja jūs paskatīsieties uz kontekstu, jūs pamanīsiet, ka runāts tiek par laika posmu, kas ir tuvu gada beigām. Tāpēc arī radās problēmas, jo jūs tuvojaties sliktu laika apstākļu periodam Izrēlā, un gavēņa laiks ir garām. Tāpēc Pāvils sāka viņus brīdināt. Varat izlasīt kontekstu un ieraudzīt, kā tas viss notika.
saka. Mums turpinot aplūkot šo terminoloģiju un saprotot Jom Kipur, jūs ieraudzīsiet šos svētkus ne tikai vecajā derībā, bet sāksiet saskatīt tos arī jaunajā derībā, jo visi mācekļi tos svinēja. Un jūs tos vistiešākajā veidā pamanīsiet arī atklāsmes grāmatā. Gavēņa diena. Kur mēs to ņēmām? 3. Mūzes 16:29. Un tas, lai jums ir par mūžīgu likumu, 7. mēneša 10. dienā jums būs savas dvēseles pakļaut gavēnim, un jums nebūs strādāt nekādu darbu, nedz iedzimtajam, nedz svešiniekam, kas mīt jūsu vidū. Tātad neviens nedrīkst strādāt. Tas ir augstais šabats. Tas ir visu šabatu šabats. Kas ir labākais veids, kā darīt pazemīgu savu dvēseli, ja ne gavēnis? Vai jūs zinājāt, ka cita ceļa, kā darīt savu dvēseli pazemīgu, nav? Kas ir visšausmīgākais, kas var ar jums notikt? Šodien no rīta es saviem bērniem mācīju, kas ir gavēnis. Kas tas ir? Viņi brītiņi padomāja un atbildēja, tas ir tad, kad nēd. Pareizi. Kas notiek, kad jūs nēdat? Jūs kļūstat izsalkuši. Labi, mēs to apspriedām jautājumu atbilžu veidā. Kas notiek, kad jūs ilgi nēdat? Jūs kļūstat ļoti izsalcis. Labi, kas notiek, ja jūs vispār nēdat? Jūs mirstat. Pareizi? Es sacīju saviem bērniem, es jautāju, kas tad īsti ir gavēnis? Kāpēc gavēnis ir tik spēcīgs? Un mana 10-gadīgā meita atbildēja, tāpēc, ka tu rādi Jahvem, ka esi gatavs nomirt. Redziet, tieši tāpēc gavēnis ir tik spēcīgs. To pateica 10-gadīgs bērns. Es pats nebūtu pateicis labāk. Kad jūs gavējat, tas ir spēcīgi tāpēc, ka jūs esat gatavs nomirt, kaut tikai varētu redzēt, kā Jahve darbojas jūsu dzīvē, darot jūs pazemīgu. Tieši tāda arī ir Jom Kipur būtība, gavēnis. Un šo 24 stundu laikā ir nāve un ir dzīvība. Ja varat, atveriet kopā ar mani Jesajas 58 uz mirklīti. Un izlasīsim nedaudz par gavēni. And let's read a little bit about fasting. Mēs sāksim no 1. panta. Es vēlos, lai jūs pamanāt mājienus, saskatāt laiku, par kuru mēs pašlaik runājam. Cik daudzi no jums zināma gada laika posmā novēro, kā izmainās jūsu valoda? Kad jūs gada laikā ejat cauri noteiktam periodam, piemēram, kad jūsu mīļākā futbola komanda vai basketbola komanda vai beisbola komanda piedalās valsts mēroga sacīkstēs, superbolā vai vēl kaut kādās citās, jūsu leksikā sāk iepirināties noteikti termini. Veikalos tiek rīkota lielā izpārdošana futbola sezonas laikā, un kāds sacīs, tas ir touchdown, piezemēšanās. Redziet, šādi sezonas notikumi ietekmē jūsu valodu. Tātad uzmanīgi ieklausieties, un jūs sapratīsiet, par kādu laika periodu šeit Jesajas 58 tiek runāts. Sauc pilnā balsī, neviena nesaudzēdams, lai tava balss skan kā bazūne. Visi senajā Izrēlā uzreiz iedomātos Jom Troā un liec pie sirds manai tautai tās pārkāpumus, jo tieši tas jums arī jādara šajā laikā. Un Jēkaba namam tā grēkus. Tie izjautā gan mani ikdienas, it kā tie vēlētos izprast manus ceļus kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājusi savu Dievu patiesību, kas nav noliegusi savu Dieva tiesības un kas prasa no manis taisnības tiesu un gaida ar nepacietību, kad Dievs tai tuvosies. Kādēļ mēs gavējam, viņi saka, un tu to neredzi? Kādēļ mēs mērdējam savu miesu, un tu to neievēro? Padomājiet tomēr, tai dienā, kad jūs gavējat, jūs veicat tomēr visas savas darīšanas un piespiežat arī visus savus strādniekus darīt savu darbu. Tātad faktiski notiek tas, ka viņi gavēņa dienā, tie visiem citiem liek strādāt, bet paši it kā pazemojas, staigā, raupja auduma drānās un kaisa pelnus, dara to pašu, ko farizēji. Ak, es nelaimīgais, es gavēju, vajadzētu vēl nobalsināt seju kā spokam, lai visi redzētu, kā es gavēju. Bet tajā pašā laikā viņu pagalmā, viņu labā visi pārējie strādā. Klausieties tālāk. Padomājiet vēl, jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas un nevienprātība, un lai rupji varētu laist darbā dūres. Jūs negavējat tā, ka jūsu balss būtu dzirdama debesu augstumos. Šeit mēs uzzinām gavēņa mērķi. Lai mūsu balss būtu dzirdama augstumos. Neiedziļinoties gavēņa tematikā, kuras pavisam viegli varētu ieslīdēt būtībā, kad viņš saka gavējiet, lai jūsu balss būtu dzirdama augstumos, ko viņš ar to domā?
Vai viņš saka, ka jūsu balss visās citās dienās nav dzirdama? Es vēlos, lai jūs par to padomājat. Cik bieži mēs vienkārši mētājamies ar lūkšanām? Tēvs, man vajadzīga šī izlaušanās, un man nepieciešamas attiecības, un šis un tas, un lalala. Mēs vienkārši mētājamies, bet nevēlamies šai ziņā neko darīt. Tas līdzinātos tam, ka jūs dotos pie sava priekšnieka un sacītu, es vēlos algas pielikumu. Jebkurš labs priekšnieks sacīs, par ko? Ko tu šajā ziņā gatavojies paveikt? Jūs vēlaties paaugstinājumu un sagaidāt, ka darba slodze paliks līdzšinējā, bet jūs gribat, lai jums maksā vairāk. Redziet, ja šādā veidā tas notiek dabiskajā pasaulē, cik gan vēl daudz vairāk pārdabiskajā. Mēs nevaram atnākt pie Jahves un teikt, zini, mēs nedrīkstam, tā man būtu jāsaka, vienkārši sākt mētāties ar mūsu lūkšanām bez ticības un apstiprinājuma, saprotat? Lūk, kāpēc mēs runājam par ticību. Kad jūs apstiprināt savu ticību, tad notiek pārdabiskais un varas pārņemšana. Tāpēc Hasatanam vairs nav varas rīkoties jūsu dzīvē, pat neskatoties uz to, ka viņam ir likumīgas tiesības šodien rīkoties virs zemes, jo viņš ir zemes valdnieks. Jo tad, ja kādam ir ticība, tā aptur šīs zemes valdnieku savā ceļā un notiek varas maiņa, un tad Jahvem rodas likumīgas tiesības valdīt jūsu dzīvē. Gavēnis ir viena no svarīgām šīs ticības sastāvdaļām. Tāpēc, kā ar to jūs sākat? Tēt, es esmu gatavs mirt. Tikai tāpēc, lai tu izdzirdētu manu balsi. 7 miljardi balsu sauc uz tevi, bet es gribu, lai tu izdzirdi manu balsi, un es esmu gatavs šī iemesla dēļ mirt nedaudz. 5. pants. Paklausieties, ko viņš saka. Vai tāda gavēšana, lai man patiktu? Vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, apvelk maisu un sēd pelnos? Vai tu to vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas tam kungam patīk? Izsekojiet līdzi, jo šeit, manuprāt, skan ironija. Šķiet, ka tieši tādu daudzi no mums iedomājas gavēni, kā dienu, kad cilvēks zēmojas, nokar galvu kā niedri, apvāk maisu un sēd pelnos. Un tā tas arī var būt, bet pievērsiet uzmanību, ko Jahve saprot ar gavēni. Viņš saka, lūk gavēnis, ko es esmu izraudzījies. Atraisi jūga vāžas tos, kam pāri nodarīts, atlaidz vabadībā un noņem no viņu pleciem katru jūgu. Lauz savu maizi ar izsalkušiem un nabagus, kas bez pajumtes uzņem savā namā. Kad tu redzi kailus un tos apģērba un neatraujies no sava tuvākā. Mirklīti padomājiet par to. Viņš nu pats sacīja ēdiens. Tieši gavēņa kontekstā. Vai drīzāk tā nav gavēšana, kādu es jums esmu paredzējis, lai jūs savu maizi dalāt ar izsalkušo? Ko viņš saka? Nu jau tas tomēr pārvērš sludināšanā par gavēni, tieši pretēji maniem nolūkiem. Bet ko tad viņš saka? Es dodu priekšroku tam, ka jūs darāt un ticat. Kas tas par vārdu? Šmā. Viņš grib, ka jūs klausāties un darāt. Ticat tam, ko viņš saka. Citiem vārdiem viņš saka sekojošo. Kad jūs gavējat, tad pieļaujamais gavēnis ir tāds, ka jūs gavējat un ticat, ka tas jau ir noticis. Ka šīs lietas notiks. Ka netaisnības važas kritīs, tāpēc, ka jūs piedalāties nomiršanā. Jūs uzkāpjat krustā tieši tagad, kad jūs gavējat. Tieši to jūs darāt uz Jom Kipur. Jūs uzkāpjat krustā un ieejat spēkā, kuru atnesa krusts. Ješua izglāba pasauli pie šīs ciedra brusas, vai ne tā? Kad jūs esat gatavi gavēt, jūs burtiski pa īso ceļu ieejat šajā dienā. Un šeit atklājas Jom Kipur svarīgums. Vienkārši gavēnī. Gavēnis, tas ir svarīgi. Vai jūs zināt, ka 1. gadsimtā gavēja 2 reizes nedēļā? Cik no jums gavēja aizvadītajās 30 dienās? Ja es atrastos tradicionālā kristiešu draudzes sapulcē, kurā piedalītos 500 cilvēku, iespējams, roku paceltu tikai kādi 10. Mēs redzam, ka gavēnis faktiski tiek pazaudēts. Pirmie ticīgie gavēja 2 reizes nedēļā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi saprata spēku, kas izpaužas pārdabiskajā sfērā, kad mēs gavējam. Okay, my clicker is not working for some reason. Get that fixed. Tātad Jom Kipur, 3. Mūzes 16.
jo šī dienā tiek izdarīta salīdzināšana jūsu labad, lai šķīstītu jūs, un jūs būsiet šķīsti no visiem saviem grēkiem, tā kunga Adonai priekšā. Šī, lai jums ir augsta dusēšanas diena, un pakļaujiet savas dvēseles gavēnim, tāds, lai ir likums mūžam. Cik ilgi tas ir mūžam? Pietiekoši ilgi. Nav sacīts uz laiku, ir teikts mūžīgi. Vai tad ir teikts tikai viņa tautai? Teikts mūžīgi. Protams, ja jūs uzskatāt sevi par daļu no viņa tautas, viņa bērnu. 7. mēneša 10. dienā ir izpirkšanas diena, jo šī ir izpirkšanas diena, lai darītu jūs tīrus Adonai Elohima, kunga dieva vaiga priekšā. Nekādu darbu nedariet, tas ir mūžīgs likums uz visām jūsu paudzēm, visos jūsu mājokļos. Tas ir bauslis, tas neatiecas tikai uz Izraēla zemi, tas ir visiem jūsu mājokļiem, lai kurp jūs dotos. Tas ir mūžīgs bauslis. Viņš saka, ka tas jums ir pilnīgas atdusas sabats. Šī, lai jums ir vissvētākā sabata diena, un nožēlā pazemojiet savas dvēseles šī mēneša 9. dienas vakarā no vakara līdz nākamam vakaram turiet savu šabatu. Tas ir augstais sabats. 4. mūzes 29.7. viņš saka, un 7. mēneša 10. dienā jums ir noturama sasaukta svēta sapulce. Tad jums savas dvēseles jāpakļauj gavēnim, un nekādu darbu jums nebūs darīt. Kādi cilvēki, un arī es pats nesapratu, ka pastāv vēl šabati bez 7. dienas šabatiem. Šis ir viens no tādiem gadījumiem. Tāds šabats var iekrist otrdienā, trešdienā vai šajā gadījumā piekdienā. Šī diena var kļūt par šabatu, ja raksti dod norādījumu to ievērot. Ko nozīmē vārds izpirkšana? Ja paskatāmies Stronga leksikonā, tad jūs redzēsiet, ka vārds izpirkšana ir ar numuru 3722. Kafā. Kafā nozīmē apklāt, attīrīt, darīt izpirktu, samierināt. Tas ir līdzīgi kā noklāt ar darbu, vai, kā mēs šodien sakām, drīvēt. Man mājās viesistabas logi ir 2 stāvu augstumā, un kad celtnieki cēla māju, viņi aizmirsa aizdrīvēt 2 logus. Mēs to nezinājām tik ilgi, kamēr sākās stipra lietusgāze. Tā kā mūsu viesistabas logi nav tajā pusē, kuru skar regulārās lietusgāzes, bija daudz un stipri līs, līdz kamēr sāka līt mājas šajā pusē. Vējš un lietus gāzās logos, un ūdens sāka sūkties iekšā. Viena no manām meitām teica, kas tā par skaņu, izklausās pēc ūdenskrituma. Mēs devāmies paskatīties, un tas tiešām bija ūdenskritums. Ūdens sūcās caur logu uz palodzi un tecēja tieši pa sienu. Ūdens gāzās iekšā litriem, pilnīgi neticami. 11:00 naktī man nācās braukt uz supermarketu un pirkt darbu, jo nav iespējams nopirkt tepi, ar ko varētu aizdrīvēt logus lietus laikā. Tāpēc man nācās izmantot melnu darbu uz jauniem sniegbaltiem logiem. Es uzkāpu pa 7-metrīgām trepēm ledainā lietū, nekad to neaizmirsīšu, un sāku klāt darbu, tādu smēri, ja jūs zināt, ar ko parasti apstrādā pārvietojamo mājiņu jumtus. Tas izskatās nejauki, jo nav iespējams izdarīt tā, lai viss netiktu nosmērēts. Melna darba uz baltiem logiem, bet tas bija vienīgais risinājums, kā aizdarīt manus logus, lai ūdens netek iekšā. Tādā pašā veidā, tieši tā darbojas izpirkuma upuris. Tas aizdara plaisu. Gada beigās veidojas plaisa. Cik daudzi saprot, ka biznesā daudziem un mājsaimniecībās gada beigās veidojas finansiāls rops. Un jums tam ir nepieciešams segums, ja gribat sedzošais tilts. Tieši šim nolūkam arī bija paredzēta izpirkšanas diena, lai nosegtu visus grēkus, apzinātos vai neapzinātos, tos, par kuriem jūs vēl gada laikā nebijāt veicis izpirkumu. Tam bija jānosedz rops. 1. Mūzes 3.21 ir teikts, un Dievs tas kungs darīja cilvēkam un viņa sievai drānas no ādām un tajās ieģērba viņus. Tā ir pirmā izpirkšana Bībelē, kad Jahve pats nogalināja dzīvniekus un ieģērba, vārds, kas šeit izmantots, ir kafā, Ādamu un Ievu, apslēpa viņus no kauna un grēka. Un jūs varat to atpazīt kā saikni. Es to rādu, lai jūs varētu izveidot dziļāku izpratni par to, kas tad ir izpirkšana.
Starp izpirkšanas dienu, kas ir mēneša 10. diena, un 1. tišreju, mēneša 1. dienu, taurēšanas svētkiem, ir 10 dienas, kuras sauc par dieva bijāšanās, drebēšanas, trīsēšanas, baiļu dienām. Kāpēc? Jo, kā mēs uzzinājām no mācības par tauru svētkiem, tas ir laiks, kad atgriezīsies Ješua. Un šajā laikā iestājas 10 bijāšanas dienas, vai kā raksti tās nosauc, tā kunga lielā dusmu diena. Viņš atnāk un karo pret šīs zemes valdībām. Un tās ir pēdējās 10 grēku nožēlošanas dienas. Cilvēkiem tā ir pēdējā iespēja nožēlot. Senlaikos faktiski grēkus nožēloja 40 dienas, pieminot tās 40 dienas, kad Mūzes bija kalnā otro reizi, un kad tika doti 10 baušļi. Viņš pavadīja tur 40 dienas, un tāpēc 40 dienas pirms Jomkipura sākuma gavēja. Pazemojās, izlīdzinājās viens ar otru. Tās ir 10 bijāšanās dienas. Tas ir svarīgs laiks, kurā mēs atrodamies tieši šobrīd. Mēs jau gandrīz līdz pusei esam izgājuši cauri 10 bijāšanās dienām. Jums ir jāpazemo sevi, jāskatās sevī iekšā. Jums ir jāieskatās sevī, jautājot tēvam, ko lai jūs darāt. Vai manā dzīvē ir kaut kas, ko es neredzu, bet kādēļ neesmu gatavs tavai atnākšanai? Jo lielākā daļa šajā zālē sacītu, es neesmu gatavs. Es neesmu gatavs Mesijas atnākšanai. Neesmu. Mēs varam sacīt nezinu ko, tēvs, mēs gribam, ka tu atgriezies. Un mēs jau gribam, bet kad sākas realitāte, un kad es jums jautāju, jūs esat gatavi? Vai jūsu dvēsele un dzīve ir savesta kārtībā? Vai esat neaptraipīta un tīra līgava, kas gatava satikties ar savu līgavaini? Jūs visticamāk atbildētu nē. Mums ir nepieciešams laiks, lai visu savestu kārtībā un izlīdzinātos ar viņu. Lūk, kam nepieciešams šis laiks. Tas ir atgādinājums, cikls. Atcerieties, ka ebreju kalendārs ir ciklisks. Katru gadu ir atgādinājumi, ka reiz nākotnē būs kāds gads, kad Mesija atgriezīsies. Un mums ir jāsagatavojas. Mēs varam cik vēlamies sacīt, es gatavojos katru dienu. Nē, negatavojieties. Nē, dzīve aizslīd. Tā ir pārāk piesātināta. Tagad ir pienācis laiks, kad mums tiek atgādināts, lai mēs sevi sagatavojam. Ebreju domāšanā skaitlis 10 simbolizē cilvēku pārvaldi, ja jūs to nezinājāt. Kā arī tas norāda uz Izraēla ziemeļu valsti 10 ciltīm, tāpēc šīs 10 dienas ir 10 dienas, kad Goim katru gadu atgriežas valstībā. Tautas, kas ir izklīdinātas, visas Izraēla nama pazudušās āvis, kas aizklīdušas pa pasauli, pulcēsies ar vien lielākā sapulcē šajā laikā, jo tas ir pravietots un tas notiks. Kad mēs sapulcējamies? Rudenī. Gadu no gada, tas ir kā atgādinājums, kā mīlesta mēģinājums, un tas ir laiks, kad viņa balss skan visspēcīgāk. Mēs to redzam visās jomās mūsu kalpošanā, jo rudenī saņemam daudz vairāk elektronisko vēstuļu, telefona zvanu, daudz vairāk cilvēki ir ieinteresēti izprast savas ebreju saknes, jo tieši šajā laikā aicinājums skan visspēcīgāk. Dzīves plūdums palielinās, un viņi sāk izdzirdēt aicinājumu. Pilns pagānu skaits beidzot ieiet, kad šīs 10 dienas ir pagājušas. Tas ir šuvā laiks. Ebreju valodā tas nozīmē nožēlošanu, vai faktiski tā ir atgriešanās pie Jahves. Un, ja jūs neesat noskatījušies mācību par burtu vav, es jums iesaku to noskatīties, jo tajā tiek aplūkoti vārdi šuvā, nožēlošana, atgriešanās attiecības dziļumi un viss, ko tas nozīmē. Šuvā tā noteikti nav vienkārša nožēla grieķu kristietības izpratnē, kad tu saki, piedod man žēl. Tā nav nožēlošana. Nožēlošana saskaņā ar Toru ir tāda, ja esi kādam kaut ko nozadzis, tu atlīdzini viņam nozagto 7 reizes. Tāpēc, kad jūs atgriežaties pie Jahves, jo jūsu senči ir atkrituši no tēva, jūs neatnākat vienkārši pateikt, tēvs, es vēlos veltīt tev savu dzīvi. Jūs 7 reizes atgriežat viņam to, ko esat nozaguši. Jeb jūs atdodat visas savas dzīves. Jūs teiksiet, bet man ir tikai viena. Tad kāpēc jūsuprāt ir 7 dieva gari? Kāpēc jūsuprāt tiek runāts par 7 dieva eņģeļiem? Kāpēc ir 7 gaismekļi, 7 svečturi menorā? 7000 gadus jums nāksies nosoļot, lai atgrieztos atpakaļ dārzā. Jums ir kaut kas jāatdod valstībā, lai tajā atgrieztos. Ar prātu vien jūs tajā ieiet nevarat, vai saprotat? Tāda ir bībliskā glābšanas koncepcija. Un tas nav mums tik pazīstamais ieaiciniet Jēzu savā sirdī. Jā, es redzu paceltas rokas. Tā tas nedarbojas.
Jums nāksies atdot savu dzīvi katru dienu, 7 reizes nedēļā. Tāpēc nedēļā ir 7 dienas. Šis ir nožēlošanas laiks, Jom Kipur. Tas ir laiks, kad Kohen Hagadol, augstais priesteris, tikai 1 reizi gadā varēja ieiet Jahves priekšā. Vairums no jums to zina, ka augstais priesteris ar upuri 1 reizi gadā varēja ieiet vissvētākajā vietā. Mēs parunāsim par svarīgumu, par to, ko tas pravietiski nozīmē šodien. Augstais priesteris iegāja vissvētākajā vietā 3 reizes. Vairums cilvēku nezina šo detaļu, un viņš to darīja pirmkārt 1 reizi par saviem grēkiem, 1 reizi par levītu grēkiem un 1 par visu Izraēlu. 3, ja jūs to nezināt, pravietiski norāda uz Mesiju. Kad jūs redzat 3, 33, 300, 3000, 30 000. Cik vīru bija Gideonam? 300. Tam visam ir mesijāniska nozīme. Ja ielūkosieties dziļāk, jūs saskatīsiet saikni starp Mesiju un šo notikumu. 3 reizes viņš ieiet vissvētākajā vietā, 1 reizi par katru dienu, ko Mesija pavadīs kapā. Un 3. dienā viņš uzcelsies no mirušajiem. Tā ir diena, kad visam Izraēlam ir iespēja saņemt glābšanu. Amen? Labi. Šis ir nošķiršanas laiks. Mateja 25:31 ir viens no iemesliem, kā mēs zinām, ka rudens svētki ir laiks, kad atnāks Mesija. Bet, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla, un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā. Kad, kā mēs jau esam runājuši, senie ķēniņi kāpa tronī? 1. tišrajā, Jom Truā dienā, Tauru svētkos. Tagad no mūsu ebreju sakņu kultūras mēs zinām, ka Mesija atgriezīsies un sēdīsies savā tronī ne citādi kā šajā laikā, jo viņam ir jābūt likumīgajam ķēniņam. Viņam ir pretlikumīgi kāpt tronī kādā citā laikā. Viņš var būt ķēniņš, bet nevar būt inaugurēts. Tātad visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā. Savākšana. Tas ir lauksaimniecības termins. Un viņš tās nošķirs, kā gans šķir avis no āžiem. Ješua sacīja Mateja 25:33 un liks avis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp jūs, mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules ienākuma. Labie zēni pie labās rokas. Atcerieties, labā roka, labie zēni. Sliktie zēni, kreisā roka. Kad augstajam priesterim tika dota instrukcija par upuru nešanu Jom Kipur, viņam tika teikts ņemt teļu un 2 āžus. Šie āži bija pilnīgi vienādi. Kā varēja zināt, kuru āzi kurai no upurēšanām izmantot? Tāpēc mēģināsim tagad mazliet painteresēties. 3. Mūzes 16:6. Un Ārons, lai atved grēku upurim izraudzīto vērsi, kas viņa rokās, un lai viņš izdara salīdzināšanu sevis un sava nama labad. Un tad, lai viņš ņem abus āžus un nostata tos saiešanas telts durvīs tā kunga Jahves priekšā. Lūk, kā tas tika darīts. Viņi meta mēslus par abiem āžiem, un pirmais mēsls krita Jahvem vai Adonai. To sauca par āzi Lā Adonai, tam kungam. Šis āzis tika upurēts kungam. Tas bija upuris par grēku. Otrs to lozēja ar kreiso roku, tika Azazelam. To sauca par āzi Lāzazel, grēku atlaišanas āzi, grēkāzi. Vai arī tālumā aizejošo āzi, ja gribat burtiskāk. Loze tika uzlikta katram dzīvniekam uz galvas, kā viņa likteņa zīmogs. Parunāsim par Azazelu. Pirms mēs sāksim lūk, kā viņi darīja. Viņi ņēma šos mēslus un vilka lozes par āžiem. Āži tur tupēja un nezināja, kas notiek. Viņi nezināja, ka viens no tiem mirs, bet otrs tiks aizvests tuksnesī un beigu beigās nogrūsts no klints kraujas. Viens no tiem būs upuris par grēkiem, vienu nesīs kā pienesumu Jahvem. Viņi vilka lozes un sacīja: šis akmens ir tam dzīvniekam un šis akmens ir šim dzīvniekam.
Un vispirms viņi vilka lozi ar labo roku. Lai kurš no āžiem tas nebūtu, tas tika pienests Jahvem. Tas bija tas, kuru nesa kā upuri Adonai, un tāpēc to sauca par Adonaja āzi. Otra loze, un acīm redzot bija palikusi tikai viena, tika vilkta ar kreiso roku. Tas bija Azazela āzis, labi? Un tieši tas ir izlasāms jūsu jaunajā derībā, kur sacīts par avju un āžu nošķiršanu pie labās un kreisās rokas. Kad tas tika sacīts, ik viens senajā Izrēlā tūlīt pat to saistīja ar Jom Kipuru, jo tas bija vienīgais laiks, kad tika vilkta loze ar labo un kreiso roku. Un tā bija nošķiršana. Tātad Azazela āzis, ja vēlāk Septuagintā to nosauc par grēkāzi. Tas arī ir grēkāzis, jo viņi to ņēma pēc tam, kad bija pienesuši upuri Adonai, upuri par visu Izraēlu grēkiem. Augstais priesteris uzlika rokas Azazela āzim uz galvas un izsūdzēja visus Izraēlu grēkus pār šo āzi. Un pēc tam cits priesteris to veda 10–12 jūdzes ārpus pilsētas robežām. Kāpēc viņi tā darīja? Tāpēc, ka agrāk viņi to bija izveduši aiz pilsētas vārtiem un palaida vaļā. Bet, kad priesteris pagāja nost un pagriezās, āzis bija atkal klāt. Protams, jūs negribat, ka jūsu grēki jums sekot līdzi atpakaļ uz mājām. Tāpēc, ka šis veids acīm redzami nedarbojās, viņi nolēma aizvest āzi 10–12 jūdzes prom no pilsētas un to nogrūst no klints. Pa šo laiku, pirms āzis tika aizvests prom, tika ņemts tumši sarkans audums, kas līdzinājās tumši sarkanam pavedienam, un pusi no tā piesēja grēkāzim pie galvas, bet otru pusi piesēja pie tempļa durvīm. Un mēs pie tā atgriezīsimies burtiski pēc minūtes. Un tagad par grēkāzi. Kas tas par grēkāzi un kā tas darbojas? Interesanti, ka senebreju izpratnē senlaikos ticēja, ka Azazels bija Lūkas, dievs pus āzis pus cilvēks. Viņi ticēja, ka viņš bija dievs, kurš bija nonācis un radījis titānus, nefilimus, milžus, Dāvids un Goliāts. Goliāts bija nefilims. Tas nozīmē gigants. Viņi piedzima, kad dieva dēli gāja pie cilvēku meitām. Esmu ierakstījis mācību, kuras nosaukums ir dieva dēli. Un vairums šo dieva dēlu bija kritušie eņģeļi. No kritušajiem eņģeļiem cēlās cilvēki milži. Kritušie eņģeļi kopojās arī ar dzīvniekiem un vēsturi turpinājās. Azazels bija sava laika izcilākais nefilims. Tieši viņš iemācīja vīrus, karēvjus karot vienu pret otru, iemācot tiem izgatavot ieročus. Un viņš iemācīja sievietes lietot kosmētiku, lai maldinātu un pieviltu. Viņš iemācīja sievietes melot. Un tā būtu interesanta vēsts, kā tas viss ir ielavījies mūsu laikā un kā mūsu sabiedrība izmanto kosmētiku tiešām, lai maldinātu sevi un citus. Viņš tika sasiets tuksnesī zem klintīm, kur gaisma nespēja piekļūt viņa acīm. Ēnoka 1:10 to apstiprina. Tur sacīts, un visa zeme izvirta, apgūstot Azazela darbus, visus grēkus pieraksti viņam. Protams, Ēnoks tā nav Bībeles grāmata. Tas ir pielikums kanonam. Bet mēs varam no senatnes literatūras iegūt daudz dziļāku sapratni par to, kam viņi ticēja. Kā es saprotu, šis ir viens no tiem iemesliem, kāpēc augstais priesteris lika rokas uz galvas Azazela āzim. Jo viņš uzlika grēkus tam, kurš tos no iesākuma atnesa. Dziļi to pārdomājot, es sev jautāju, nu labi, bet vai tam ir kāda jēga? Jo visi grēki Bībelē tiek izpirkti tikai caur dzīvnieku upuriem, caur asinīm, un tas bija viss, kas tika prasīts, vienkārši asinis. Kad Mesija nomira, mums bija nepieciešamas tikai Mesijas asinis. Un tad Svētais Gars sacīja, taču ko man darīt ar grēku? Jo vaina joprojām paliek šeit. Tā neizzūd maģiskā veidā. Kad jūs fiziskajā sfērā kaut ko izdarāt, tas paliek mūžīgi. Kamēr netiks iemests uguns jūrā un nesadegs, tas pastāv.
Kā es to zinu? Tāpēc, ka tiesas dienā jūsu darbi tiks jums atklāti atbilstoši ierakstiem tajā grāmatā. Un pat neskatoties uz to, ka jūs lūdzāt piedošanu un jums tika piedots, darbi turpina pastāvēt. Tāpēc, kad jūs kaut ko izdarāt un grēkojat pret savu tuvāko, tas ietekmē visu miesu. Ir cilvēki, kuri tic, ka tad, ja es pret tevi grēkošu, tas paliks starp mani un tevi. Mana Bībele saka, ka raugs raudzē ko? Visu mīklu. Jūs esat mīkla. Un Tēvs saka, ka tad, kad jūs grēkojat pret vienu cilvēku, tas skar visu Izraēlu. Lūk, tāpēc, kas notika, kad Ahans grēkoja? Dievs bija gatavs iznīcināt visu Izraēlu. Jūs teiksiet, tas taču nav godīgi. Bet Jahve neskatās uz to kā uz personīgām attiecībām. Diemžēl. Tās ir kopīgas korporatīvās attiecības. Tā viņš tās uztver. Lūk, kāpēc mūsu valsts kā veselums jūk ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka ticīgie nedara to, kas viņiem kopā ir jādara. Un tāpēc visa miesa atrodas ļaunā ietekmē. Lūk, kāpēc ir sacīts, ka lietus līst pār taisniem un netaisniem. Citādāk mākoņi savilktos tikai pār kādu vienu saimniecību un tikai labais puisis saņemtu lietu. Bet sliktais paliktu bez lietus. Tiesas dienā būs nozīme personīgām attiecībām. Tur mēs stāvēsim rindā pa vienam, bet šeit viss notiek kopā. Nenoliedzot faktu, ka jūs varat viņu pazīt personīgi, es saku, ka tas, kā viņš ievieš kārtību un svētības, notiek korporatīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka miesa, sapulce nesamierinās ar grēku un kopīgi tiek ar to galā. Parunāsim par brīnumiem, kas saistīti ar Jom Kipuru. Tā ir pietiekoši svarīga tēma. Tiešām, parunāsim par apbrīnojumiem brīnumiem, kas aptver Jom Kipuru. Jeruzālemes Talmudā, Talmuds tika pierakstīts judaismā, viens Babilonā, otrs tika uzrakstīts Jeruzālemē. Tāpēc vienu sauc par Babilonijas Talmudu, otru par Jeruzālemes Talmudu. Būtībā tas ir seno rabīnu mācība un domu, komentāru un vēstures, dažādu vēsturisku faktu par to, kā viņi senajā judaismā un Izrēlā skatījās uz lietām apkopojums. Tātad, Talmudā mēs atrodam sekojošo, lasām. 40 gadus pirms tempļa nopostīšanas rietumu gaisma izdzisa. Sarkanā lenta palika sarkana, un tā kunga āža mesls vienmēr krita kreisajai rokai. Uz nakti aizvēra vārtus, bet no rīta ceļoties konstatēja, ka tie ir plaši atvērti. Te mēs lasām vēstures epizodi, kas atrodama Talmudā, ebreju rakstos, kuri mums izskaidro, kad Ješua nomira, kad uzcēlās no mirušajiem un kurā gadā tas notika, un dažas svarīgas lietas, kuras notikušas Jom Kipura svētkos. Tātad Jom Kipur ir saistīts ar Mesijas nāvi, lai gan viņš nomira uz pasā, un lūk kāpēc. Pirmais brīnums – mēslu mešana. Kā jau teicu, viņi meta mēslus, lai noteiktu, kas notiks ar katru no āžiem. Līdz pat mūsu ēras 30. gadam viņi gandrīz vienmēr vilka lozi, un tā krita atbilstoši uz labo un kreiso roku. Un senie stāsta, ka katru reizi, ja viņi izvilka lozi kunga āzim ar labo roku, tā bija svētība. Tātad Adonai tagad uz viņiem skatījās labvēlīgi, tā viņi ticēja. Un labā roka, starp citu, ir visiem labā, jo pat kreiļi sveicinās ar labo roku. Tāpēc, ja šoā sēž pie tēva labās rokas, labā roka tas ir varas simbols. Tas ir pravietisks Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba dieva radītāja simbols. Labā roka ir svarīga. Saskaņā ar vēsturiskiem rabīnu pierakstiem un ebreju Talmudu 40 gadus pēc mūsu ēras 30. gada šī loze krita tikai kreisajā rokā. Nereizi Lādonai āzis vairs netika izlozēts ar labo roku. Vai apzināties šī fakta statistisko iespējamību? Es par to painteresējos. Jo tās ir daudz dienas. 365 dienas reizināts ar 40 gadiem, tās ir 40 reizes pēc kārtas. Statistiskā ticamība izvilkt Adonai āža lozi tikai ar kreiso roku 40 reizes pēc kārtas līdzinās 1:5,5 miljardiem. Acīm redzot, pār to ir bijusi Jahves roka. Brīnums numur 2, tas ir templis. Tempļa durvis.
Viņi uz nakti vēra ciet durvis. Ienaidnieks nevar iekļūt, ja durvis ir aizvērtas, vai ne? Tātad, uz nakti durvis ir aizvērtas, un kas notiek? Viņi no rīta pieceļas, un tās ir plaši atvērtas. Ja jūs kaut ko zināt par 1. gadsimta izraēliešiem, kad viņi atvēra durvis? Durvis viņi vēra vaļā šabatā, lai var ienākt cilvēki. Šabata beigās, ko viņi darīja? Durvis aizvēra. Katru gadu uz Jom Kipuru viņi atvēra durvis, un vakara izskaņā, skanot lielajai taurei, viņi aizvēra durvis. Kāpēc? Tieši te ir apslēpta visa būtība. Durvis ir ciet, un neviens vairs nevar ieiet Jahves klātbūtnē. Nākošajā rītā, bum, durvis vaļā. Kas gan notiek? Tad, kad Mesija nomira un uzcēlās no mirušajiem, viņš kļuva par grēku mūsu vietā. Viņš uzņēmās lāstu mūsu vietā, lai visi cilvēki varētu nākt pie Tēva, ja viņi savu dzīvi pakļauj viņam un dara bibliskas lietas bibliskā veidā. Pareizi, vai ne? Kopš šī brīža durvis paliek atvērtas. Es vairs neierobežoju, ka viņi varētu nākt pie manis tikai Jom Kipur, lai saņemtu grēku piedošanu. Viņiem ir piedots mūžīgi, un manas durvis ir plaši atvērtas līdz pat pēdējā īstā šafāra Hagadoļ atskanēšanai. Viņi to nesaprata. Rabīni lauzīja galvas, tas ir pārdabiski. Pat naktsargs atrunājās, es neesmu vainīgs. Tās atveras vienmēr, kad es tās aizveru. Bet ko jūs teiksiet par šo? Un sacīja Rabans Johanāns ben Zakais templim. Ievērojams rabīns. Ak, templi, kāpēc tu mūs biedē? Zinām, ka tavs gals ir izpostīšana. Tas tika uzrakstīts pirms tempļa izpostīšanas, jo ir sacīts, atver ak Libanona savus vārtus, lai uguns aprij tavus ciedrus. Mēs lasām 1. gadsimta ierakstu, kurš atklāja, ka viņi ir apjukuši. Durvis pastāvīgi vērās plaši vaļā. Tas nozīmē, viņi zina Bībeli. Bija pravietots, ka templis tiks nojaukts, un viņi kļuva tam par lieciniekiem. Uzminiet, kurš bija galvenais kahuns, sargs, kad tas notika. Lūk, šis pats cilvēks mūsu ēras 70. gadā. Brīnums numur 3. Sarkanais pavediens. Viens no visneparastākajiem brīnumiem, kas notika pēc Ješua nāves. Brīnums, kuru zina pavisam nedaudzi un judaismā to neizprot. Pusi no šī sarkanā pavediena apsēja Azazela āža ragiem. Un tad to nogrūda no klints, bet otru pusi piesēja pie tempļa durvīm. Katru gadu šis sarkanais pavediens bija mainījis krāsu. Nākamajā rītā, pēc Jom Kipur, šis sarkanais pavediens bija kļuvis balts. Kopš minētā mūsu ēras 30. gada, 40 gadu garumā, šis pavediens savu krāsu nemainīja vairs nekad un vienmēr palika sarkans. Arī šī notikuma statistiskā iespējamība ir 1 pret 5,5 miljardiem. Abas zina, ko viņš dara. Viņš cenšas nodot vēstījumu. Ja jūs gribat saņemt ziņu fiziskajā sfērā, tās būtība vispirms meklējam garīgajā sfērā. Vienkārši garīgs vēstījums tiek atklāts caur fiziskiem apstākļiem. Ja jūs neesat apmierināts ar dzīvi un to, kas notiek, tas ir garīgs vēstījums. Ja jūs strīdaties ar laulāto vai varbūt jums ir kādas citas problēmas, apstājieties un uzdodiet sev jautājumu, kas tā par vēsti, ko mēs saņemam. Ja vēsts ir juceklīga, tas nav tāpēc, ka viņš būtu sajucis. Tas ir tāpēc, ka mēs nejautājam, Tēvs, kas ir tava vēsts? Un vēsts, kuru viņš centās nosūtīt saviem ļaudīm 1. gadsimtā bija, es vairs nepieņemšu Jom Kipuru upuri. Tas ir nepieņemams. Mana dēla upuris, tas ir tas, kas mani apmierina. Man vairāk nekas nav vajadzīgs. Attēls, kuru jūs redzat, ticis iemūžināts pirms 2,5 gadiem. Balts kā sniegs. Gribat zināt, no kurienes tas nācis? Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Jahve to apstiprināja. Lūk, tāpēc tas tika rakstīts pravieša Jesajas grāmatā. Tāpēc nākamajā dienā pēc Jom Kipur, ja upuris tika pieņemts, šī vilna, šis sarkanais matērijas gabals, kļuva balts kā sniegs.
Brīnums numur 4. Nedega mūžīgā uguns. Tas ir ļoti zīmīgi. Cik eļas lampiņu bija menorā? 7, vai ne? Un lūk, kā viss notika Jomkipuru svētkos. Vakarā visas gada dienas 4 centrālos gaismekļus viņi nodzēsa. 3 vidējos un 1 pa kreisi no tiem uz rietumu pusi. Neatstāja iedegtus, bet 2 austrumu pusē un 1 rietumu pusē atstāja iedegtus. 1 rietumu pusē tika uzskatīts par mūžīgo uguni. Faktiski šo principu mēs varam atrast arī citu pasaules tautu kultūrās, kurām nav nekā kopīga ar judaismu. Kā jūs domājat, kur viņi to ņēma? Tāpēc, ka pilnīgi visi galu galā ir nākuši no Ivrim tautas, un arheoloģisko pētījumu rezultātā mēs to atklājam arvien vairāk un vairāk. Rietumu gaismeklis tika dēvēts par mūžīgo uguni, rietumu uguni, un visi pārējie gaismekļi tika aizdedzināti izmantojot rietumu gaismekli. Lūk, kāpēc jūs, aizdedzinot menoru, darāt to sākot no rietumu puses virzienā uz austrumu pusi. Tas pats notiek Hanukas laikā ar Hanukiju. Kas šeit man šķiet interesants? Tas, ka vakarā tika nodzēsti 4 vidējie vai centrālie gaismekļi, bet problēma ir tā, ka rietumu gaismeklis katru reizi, kad viņi aizgāja no tempļa, nodzisa. Pārdabiski tas nodzisa. Šī ir vissliktākā no zīmēm, kādu jūs senajā judaismā, kā augstais priesteris vai vienkārši priesteris varējāt saņemt. Tāpēc, ka senajā Izraēlā nebija elektrības, un ja gaismekļi templī izdzisa, bet gaismeklis simbolizē ruahu, tā bija liela problēma. Tāpēc, ka vēsts, kuru centās nodot Adonai, bija šāda: es negribu šeit vairs uzturēties. Jūs nesaprotat, kas notiek. Mans dēls nomira kā pasā jērs, bet viņš tāpat nomira arī kā Jomkipur upuris. Un mans gars vairs nepaliks telpās. Mans gars mājos patiesajā templī, kurā tam bija jāiemājo jau kopš notikumiem Sinaja kalnā, kad es to gribēju sūtīt pirmo reizi. Jūs esat svētā gara templis. Un 1. gadsimtā viņš centās nodot šo vēsti, ka mans gars nevar vairs dzīvot ēkā. Viņš piedzims manas tautas vidū. Tāpēc es ļauju savam gaismeklim templī nodzist. Vai tas izdzisa? Vai arī tas tikai nomainīja savu atrašanās vietu? Redziet, jūs esat gaisma pasaulē. Terminoloģija, kādu izmantoja šo, ir šāda. Viņš saka ebrejiem, ir tikai viena gaisma. Tā tik spēcīgi deg naktī, mani draugi. Vai jūs zināt, ka templim tolaik bija pavisam nelieli logi? Un templis naktī spīdēja tik ļoti, ka izskatījās, ka tas liesmo. Vakarā tempļa gaisma bija spožāka par visām pārējām Jeruzalemes gaismām. Un templis atradās uz kalna, uz visaugstākā kalna. Tāpēc viņš saka, ka gaismekli nevar apslēpt zem trauka. Atcerieties, ja šo ir Jeruzalemē, un viņš saka, jūs esat pasaules gaisma, pilsēta, norādot uz pilsētu, kas ir izvietota tik augstu, cik vien iespējams. Pilsēta, kas atrodas kalna galā, nevar būt apslēpta. Un to sakot, viņš norādīja uz sava tēva namu. Tāpēc, kad viņš saka, jūs esat pasaules gaisma, katrs 1. gadsimta ebrejs zināja tieši tāpat kā katrs ebrejs šodien, ka gaisma, kas apgaismo pasauli, ja jums tā tīk, iesākas no svētnīcas menoras. Vienīgais iemesls, kāpēc mēs varam būt gaisma pasaulē, ir tas, ka gaisma, kas izdzisusi svētnīcas menorā, ir iemājojusi cilvēkos. Pirms tam pasaules gaisma bija templī, un kamēr gaisma, šekinā, svētais gars, roks paliek templī, viņš ir tur tikai tāpēc, ka jūs ievērojat baušļus. Jūsu uzdevums ir ticībā ievērot baušļus, un tad viņa roka paliek tur, kur tam jābūt. Un mēs visi kļūstam par gaismu pasaulē. Kad jūs pārstājat darīt to, ko viņš liek jums darīt, pārstājat ticēt, gaisma izdziest. Lūk, kāpēc bez ticības jūs nevarat piedzīvot izlaušanos. Lūk, ko dara ticība. Lūk, tāda ir Jomkipur dienas būtība. Tā atgriež jūsu ticību. Tā ir pēdējā iespēja, atkārtots uzaicinājums.
Vēsturiski pats pirmais Jom Kipur notika tad, kad Mūzes pavadīja kalnā otro 40 dienu posmu. 2. Mūzes 32:30 ir sacīts: 2. rītā Mūzes teica tautai: jūs esat lielu grēku darījuši. Tagad es kāpšu augšup pie tā kunga. Varbūt es varēšu izlūgties jums piedošanu. Pirmais reālais izpirkums par Izraēla grēku. Pēc piedzīvotas pārbaudes un pārbaudījumiem mēs nonākam Jom Kipur periodā, izpirkšanas vietā, rudens svētku dienās. Lūk, kur mēs atrodamies 10 baušļu otrreizējās došanas laikā. Un tagad pāriesim pie jaunās derības. Lūkas evaņģēlija 4. nodaļa. Bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas un garā tapa pa tūkstnesi vadīts 40 dienas un velna kārdināts. Kāpēc 40 dienas? Nav nekā jauna zem saules. Viņš atkārto savus rakstus. Šeit ir vēstījums. 40 dienas viņu kārdināja velns, un šīs dienās viņš nekā nebija ēdis. Šīs nodaļas turpinājumā ir teikts Lūkas 4:28. Un to dzirdēdami visi sinagogā tappa dusmu pilni. Atcerieties, kā Ješua pieceļas un lasa no Jesejas 61. nodaļas. Tagad, šajā dienā, šie vārdi ir piepildīti. Es pasludinu jaunu dienu, tā kunga gadu. Jūs dzirdat, ko viņš runā? Viņš neizlasīja Jesejas grāmatas 61. nodaļas 2. panta beigu daļu. Es pasludinu, ka šis ir kunga gads. Kad kunga gads mainās? Ja jūs esat ebrejs, un ja jūs dzīvojat 1. gadsimtā, un jums ir kalendārs, kad kalendārs mainās? Uz Jom Truā, Tauru svētkos. Bingo! Vai tiešām jūs domājat, ka Ješua te runāja par 4. jūniju? Es apliecinu, ka šī diena ir kunga jaunais gads. Vai tam varētu būt kāda nozīme? Pravietiski viņš vienmēr atrodas pilnīgā saskaņā ar notiekošo. Viss viņa darītais ir izskaitļots. Pirms viņš kaut kam ķērās klāt, tas jau bija nofiksēts. Vai saprotat, par ko es runāju? Tas notika šabatā, un es vedinu jūs uz domu, ka viņš ir tik gudrs un cenšas dot tik daudz mājienu un tos izteikt, ka viņš to nebūtu darījis gada vidū. Viņš to dara tieši uz Jom Kipur. Viņš pieceļas, un tieši viņš ir tas, kurš lasa Toras fragmentu tai nedēļai. Un viņš saka, es jums pasludinu, ka šī ir kunga diena. Un skatieties, kas notiek tālāk. Visus sinagogā pārņēma niknums un cēlās un izdzina viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, lai nogāztu to zemē. Bet kas notiek Jom Kipur dienā? Vienu āzi upurē Adonai, bet otru nogrūž no klints. Redziet, Ješua viņiem saka, es tas esmu. Es ticu, ka tas potenciāli ir Jom Kipur, kad viņš to saka. Šabats, augstais šabats. Es tas esmu. Es esmu Lā Adonai. Un viņi noteikti zināja, par ko Ješua runāja. Un ko viņi dara? Tieši to, kas Jom Kipur dienā bija jādara. Tātad viņi ņem to, kam bija jāuzkrauj grēki, lai nogrūstu no klints. Un ziniet, ko saka raksti? Ļoti pārdabisks apgalvojums. Tie saka, bet viņš caur viņu vidu iedams aizgāja. Bet mirkli uzgaidiet, viņi visi zina, ko viņi vajā. Viņš izskrien pie klints, un tas viss notiek pravietiski. Visi zināja, kā jāpienes grēka upuris Azazēlam. Viņš ir uz klints, un nešķiet, ka viņi būtu aizmirsuši, kāds viņš izskatījās. Ješua pagriežas, un raksti saka, ka viņš iziet tiem cauri taisni pa vidu. Tieši šeit mums ir vēsts, kad ienaidnieks mūs spiež pie klints kraujas, un šķiet, ka jūs kritīsiet, varu jums apsolīt, ka viņš ir paredzējis izeju. Un ja viņš nav paredzējis izeju, viņš vienkārši dos jums instrukciju. Vienkārši izēja viņiem pa vidu cauri. Paklausības brīnuma pamatā ir atziņa, ka jūs nenokritīsiet no klints. Vai zināt, ka brīnumi nenotiek, kamēr jūs neesat nonācis pie klints kraujas? Tāpēc, ka jums nav vajadzīgs brīnums, kamēr jūs neatrodaties kraujas malā. Ja kādā jomā viss brūk, tas notiek tāpēc, ka Tēvs jūs pārbauda, lai pārliecinātos, vai jūs patiešām esat gatavs paskatīties pāri kraujas malai, vai esat gatavs krist viņa rokās, kas atrodas tieši tur, bet
jūs to neredzat. Tāpēc, ka viņš jūs vai nu noķers, kad jūs kritīsiet no klints, vai arī pašķirs jūsu priekšā cilvēku jūru un ļaus jums iziet tieši pa vidu. Katrā gadījumā būs nepieciešama jūsu ticība, lai jūs to varētu izdarīt. Tie, kas rīkojas vadoties pēc loģikas, brīnumus nekad neredz. Neredz. Tiem, kas vadās pēc loģikas, brīnumi nav vajadzīgi. Lūk, kāpēc ir cilvēki, kas nāk pie manis un saka, Džim, es par to nekad iepriekš nebiju domājis. Man ir alga un ir nomaksāti nodokļi, bet es nekad pat nepadomāju. Es līdz šim vienmēr to tērēju, un tagad es mācos, ka man ir jāpaprasa tēvam, ko man ar to visu darīt. Iedves ticību manā dzīvē. Es pazīstu kādu meiteni, ceru, ka viņa neapvainojas, kad es pateicu, stop, neturpini. Tev vienkārši nepieciešama ticība. Jūs varat apspriest to, kas jums nepieciešams vēl nākošās 5 minūtes, bet tas, kas jums patiešām ir nepieciešams, ir ticība. Tāpēc, ka viņš jau ir pateicis, ka to darīs, rakstos. Tāpēc neprasiet kungu apmierināt jūsu vajadzības. Tas ir gandrīz aizvainojoši. Viņš taču to jau ir apsolījis. Pat vēl vairāk. Viņš to ir arī uzrakstījis. Tas, ko patiešām vajag darīt, ir pateikties viņam par jūsu vajadzību apmierināšanu, pirms viņš to izdarīs. Piemēram, es būtu izrakstījis jums čeku par $1000. Un jūs paņemtu čeku un sacītu, tēvs, es lūdzu un prasu tev iedod man $1000. Tie jums jau ir rokās. Ejiet un tos izņemiet. Paņemiet apsolījumu un ieviesiet to dzīvē. Un jūs redzēsiet, kā viņš pašķirs jūsu priekšā jūras. Izrēlā ir 4 ražas. Nedaudz pārslēgsimies, lai jūs saskatītu dažas sakarības. Ir ļoti svarīgi zināt šīs ražas, jo tās visas pravietiski ir saistīts ar pēdējām dienām, lielajām bēdām un tam līdzīgi. Tātad 4 ražas. Pirmā no tām ir miežu raža. To ievāc pavasarī. Tie ir pirmo kūlīšu svētki. Viņi pienesa miežu kūlīšus no pašiem pirmajiem nobriedušajiem miežiem. Tie ir pirmie augļi. Kas bija Ješua? Visas radības pirmais auglis, tā saka Pāvils. Viņš nesacīja to tāpat vien. Ješua ir pirmais, kurš cēlās augšām taisnībā. Kvieši. Kviešu ražu ievāc tuvāk Šavot, jeb Pentekosta dienai. Tā ir otrā raža, 50. diena, jeb kviešu ražas diena. Trešā raža ir koku augļi. Tā saistīta ar Tauru svētkiem vai Jom Truā. Apmēram šajā laikā novāc augļus no visiem kokiem. Bet ir viens auglis, kurš paliek līdz pašām beigām. Tas ir vīnogulāja vai vīnogu auglis. Kā dara vīnu? Vīnogas saspiež. Kā saspiež? Ar kājām. Cik no jums atceras rakstus, kur ir sacīts, līdz kuram laikam Ješua ir dota vara? Līdz kamēr ienaidnieki tiks likti zem viņa kājām. Šeit ir saskatāms mājiens. Nekas, kas ir ēdams, netiek likt zem kājām, izņemot vīnogas. Neviens sev zem kājām neliks steiku. Jūs neliekat zem kājām ābolus. Tieši vīnogas jūs liekat zem kājām un tās saspiežat. Ievērojiet šo mājienu, lai jūs zinātu beigu laiku. Tieši tāpēc svētki ir tik svarīgi, lai mēs saprastu šīs lietas. Atklāsmes 19.13. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Stop! Augstā priestera apģērbs bija darināts tikai no balta, sniegbalta lina, bet viņš ņēma āžu un teļa asinis un iegāja un slacīja ar tām žēlastības troni. Cik reizes? 7 reizes. Jūs ņemat asinis un sākat slacīt. Un kas ar jums un jūsu sniegbaltajām drēbēm notiek? Ārprāts! Tāpēc, ka viņi to nedarīja šātā. Mēs, draugi, runājam par apklāšanu. Kad viņi apklāja cilvēkus ar asinīm, viņi slacīja lūk tā, un visas viņu drēbes kļuva asiņainas. Taisnība asinīm klāta. Un šeit, atklāsmes 19, mēs redzam, ka Ješua bija tērpts asinīs mērktās drēbēs. Viņu sauc Dieva vārds, Elohima vārds. To lasot, 1. gadsimta ebrejs būtu sapratis, ka runa ir par augsto priesteri. Mēs runājam par augsto priesteri, par Jomkipuru upuri. Paskatieties uz šo 14. pantā. Debesu kara pulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audeklā, te domāt priesteri.
No viņa mutes iziet ass zobens, ar ko satriek tautas. Kas notiek Jomkipuru laikā? Ienaidnieks tiek satriekts, izraidīts ārpus nometnes, nogrūsts no klints. Viņš ganīs tās ar dzelzs zizli, viņš min Dieva visu valdītāja bargo dusmu vīna spaidu. Arī citas rakstu vietas atklāsmē runā par vīna spiedi vai vīnogulāja ķekaru ievākšanu Jahves dusmām. Tā nav ilūzija un nav metafora. Viņš izmanto metaforu, taču viņš to izmanto tādā laika periodā, kad Mesija tiesās tautas. Kas notiek Jomtro laikā? Tiek ievākti augļi. Halo! Kam jums ir jābūt? Svētā gara auglim. Saprotat? Kad roka darbojas jūsu dzīvē, tas rada augli. Jūs esat koks. Atkal un atkal raksti saka to, ka cilvēks ir koks. Mums ir jābūt kokam, kas nes bagātīgus augļus. Jāzepa zārikā ir rakstīts, sniegsies pāri sienām un nesīs augļus tautām, lai tās varētu tos ievākt. Un starp citu, jau šis pats pieminētais fakts, ka koks laidīs zārus pāri sienām un savu zaru augļus pārmetīs tautām. Kas tas ir par gada laiku? Tas ir rudens. Tautas nāks ievākt ražu. Tie ir ražas ievākšanas svētki. Tie ir 3 pēdējie svētki. Tātad augļi. Vai kāds ir dzirdējis vārdu paraušana? Neiedziļinoties eskatoloģijā un nepierādot šīs lietas 5 stundu garumā, pateikšu, ka paraušana notiks tad, kad auglis būs nobriedis. Laikā, kad nobriedīs kvieši. Kas tad notiks? Ir kvieši un ir nezāles. Atceraties šo stāstu. Kvieši un nezāles nobriest. Un tikai tad, kad gan viens, gan otrs ir gatavi, var sākt pamanīt atšķirības. Kviešus ievāc kopā ar nezālēm. Tas ir Jomtruā laiks, kad skan taure, un mirušie Kristū ceļas vispirms, un Mesija atnāk, paņem savu tautu prom no zemes, un pēc tam sāk mīt vīna spiedi. Dieva dusmas nonāk pār zemi, un to samin. Tā ir vīna spiede. Sajukums, kas valda daudz viet reliģiskajās aprindās, ir saistīts ar to, ka saskaņā ar rakstiem it kā šķiet pietiekoši skaidri saprotams, ka mēs Dieva dusmu laikā šeit neatradīsimies. Taču tas tiek attiecināts arī uz lielo bēdu laiku. Nē, palasiet savu bībeli. Bēdas tas ir labi. Uzskatiet tās par patiesu prieku. Mēs, protams, negribam būt pakļauti dusmām. Disciplīna no tēta paredzēta tiem, ko viņš mīl. Savukārt niknumu raksti neatzīst nekad. Vienīgais, kuram ir tiesības uz niknumu pēc Jahves domām, tas ir viņš pats tiesas dienā. Mums niknums attiecībās vienam uz otru nav atļauts. Savus bērnus mēs disciplinējam mīlestībā. Niknums nenāk no mīlestības. Niknums nāk no naida. Tas ir ienaidnieks. Vai satverat būtību? Nu tad turpināsim. Rakstos ir minētas 3 galvenās šofāra pūšanas reizes gada laikā. Pirmā taurēšana saistīta ar Šavot, Pentekosta dienu. Tā ir pirmā taures skaņa, pirmais aicinājums. Cik reizes augstais priesteris ieiet visvētākajā vietā? 3. Tāpēc ir pamats sagaidīt, ka būs 3 aicinājumi. Un tauri pūtīs 3 reizes. Otrā taurēšana, cik apbrīnojami atšķirīga ir arī domāšana, tiek saukta par pēdējo tauri. Jebkurš cilvēks ar grieķu domāšanu pēdējo tauri noliktu kā pēdējo. Ja jūs pasauktu palīgā savu 5-gadnieku un iedotu viņam šos 3 variantus un palūgtu tos sakārtot secībā, viņš pirmajā vietā noliktu pirmo tauri, otrajā lielo, bet trešajā pēdējo. Tas būtu loģiski, taču ziniet, ka Jahvem nav pienākums visu izkārtot loģiski. Visam ir jābūt jēgpilnam priekš viņa, un mums atliek sekot viņa loģikai. Tātad pirmā taure, tā ir 50. diena. Viņš saka, ka pēdējā taure, tas ir Jomtruā, tauru svētki. Un pēc tam atskanēs Dieva lielā taure. Lielā taure ir saistīta ar pašām beigām, un tā neskanēs pirms pēdējās taures. 3, 2, 1, un pēc tam atskan šofārs. Kāpēc? Tāpēc, ka radītājam ir tik daudz labvēlības attieksmē pret savu tautu, ka viņš grib, lai tai būtu visas iespējas atgriezties. Pat savās dusmās viņš dod cilvēkiem iespēju nožēlot.
Neilā, ebreji, Jomkipur svētku noslēgumā notur Neilā kalpošanu. Tai ir milzīga pravietiska nozīme. Kad Ziemeļu valsts, efraimieši, mēs sāksim darīt bibliskas lietas bibliskā veidā tad, kā sacīts vēstulē romiešiem, tas izraisīs greizsirdību Dienvidu valstī, Jūdejā. Kāpēc viņi kļūs greizsirdīgi? Viņi nav greizsirdīgi ne par ko no tā, ko mēs darām. Viņi tādi kļūst tāpēc, ka mēs sāksim bibliskās lietas darīt bibliskā veidā. Rezultātā sāks piepildīties pravietiski pasludinātais, un tad varēs sākties dialogs. Mēs viņiem paskaidrosim, ko nozīmē Neilā kalpošana. Viņi tic, ka uz Jomtruā atvērsies debesu vārti. Viņi tic, ka uz Jomtruā atvērsies kapi. Viņi tam tic, un viņi to māca. Jūs varat pārliecināties par to paši. Viņi tic, ka vārti un kapi ir atvērti uz Jomtruā un visas 10 bijāšanās dienas, un ka tie tiks aizvērti līdz ar Jomkipur noslēdzošo šofāra skaņu. Viss. Vairs nevienam nav iespēja atnākt un iepazīt visuma radītāju. Šis ir tas brīdis. Grāmata tiek aizvērta. Tāpēc, kad Ješua atvēra grāmatu un izlasīja fragmentu no Toras, no Jesaja 61, ko viņš pēc tam darīja? Viņš aizvēra grāmatu un sacīja: es jums pasludinu, šis ir tā kunga labvēlības gads. Kad šis noslēdzošais šofārs, un mēs to darīsim arī mūsu Jomkipur sapulcē, kad noslēdzošais šofārs skan, grāmata aizveras, un mēs izrunājam vārdus, pravietiski skatoties nākotnē. Mēs pasludinām tā kunga labvēlības gadu, jo tieši tad tas arī sākas ar ienaidnieka satriekšanu. Kas notiek pēc Jomkipur? Kāzu mielasts, Sukot svētki, Būdiņu svētki, kad viņš mājoja pie savas tautas 1000 gadus. Aleluja! Jomkipur tiesas diena. Jesajas 52:15. Tāpat viņš radīs izbrīnu daudzās tautās, un ķēniņi apklusīs savās runās par viņu. Es jums saku, viņš karos pret ķēniņiem, jo kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz. Kad viņi ieraudzīs visu to neprātu, kas notiek virs zemes, viņi, kas pilnīgi nemaz netic Dievam, sāks apspriest to, ka varbūt viņš tomēr ir reāls. Joēla 2:15. Pūtiet taures Ciānā. Jūs visi zināt šo dziesmu, vai ne? Gavējiet godbijībā. Viņš runā par Jomkipuru. Izsludiniet grēku nožēlas dienu un izsludiniet svinīgu sapulci. Savāciet vienu vietu visu tautu, svētījiet draudzi Kahal. Sapulciniet tautas vecajus, savediet un sanesiet kopā visus bērnus un zīdaiņus. Līgavainis, lai iziet no savas mītnes un līgava no savas dzīvojumās telpas. Jūs saprotat, cik svarīgi ir šī valoda. Tas ir laulību mielasts. Kad ķēniņi tiek kronēti, ir tas laiks, kad notiek laulību ceremonija. Viņš ieiet pilī uz nedēļu, un pēc tam viņš nāk ārā. Tieši uz Jomkipuru. Lūk, kāpēc ir sacīts: pūtiet tauras Ciānas kalnā, gavējiet godbijībā, izsludiniet grēku nožēlas dienu, līgavainis, lai iziet no savas mītnes un līgava no savas dzīvojamās telpas. Tas nozīmē, ka viņi jau ir nodibinājuši laulības attiecības, jo viņi atradās tur veselu nedēļu. Tas ir Jomkipur, dāmas un kungi. Ja jūs uzskatāt sevi par to, kurš sāk atgriezties pie savām ebreju saknēm, pie tā, lai bibliskas lietas darītu bibliskā veidā, tad jums ir kaut kas jāsaprot. Šīs svētās dienas ir sapulces, kuras ir pavēlētas ar bausli. Jūs sacīsiet: nesaki, kas man jādara. Viņš saka. Mēs esam aicināti pulcēties kopā. Jūs nevarat atzīmēt Sukot svētkus savā nodabā, ja ir sapulce, kurā jūs varat to svinēt. Taču, ja nav sapulce, tad jūs kopā ar tēvu un savā ģimenē svinat Sukotu. Taču, ja jums ir iespēja pievienoties citiem izrēliešiem, nav nozīmes, vai viņi jums patīk vai nē. Viņš nekur nesaka: ja tev patīk tavs brālis, tad sapulcējies kopā un lai jums ir svēta sapulce. Nē, iespējams, ka var izveidoties zināms saspringzinājums, un tas ir normāli. Tas nozīmē, ka ir pienācis laiks visu izlabot. Tieši šim nolūkam arī ir Jomkipur,
un visi svētki, vai ne? Tātad turpināsim. Pilnīgs izpirkums. Romiešiem 5:11. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Viņš saista Pasā un Jom Kipur, reliģiskā gada pirmo dienu ar pirmo laicīgā gada dienu. Pirmo dienu, kad koki sāk plaukt, ar pirmo dienu, kad koki sāk nest augļus. Tas, kurš sēj sēklas, ir tas pats, kurš plūc augļus. Ebrejiem 9:24, jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Par ko viņš runā? Par Jom Kipur bez šaubām. Tas ir vienīgais laiks, kad ir atļauts ieiet vissvētākajā vietā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris, kurš ik gadus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm. Citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienu reizi laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Viņš ir Lā Adonai āzis, un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Starp citu, nav sacīts tūlīt pēc nāves. Tas ir pieņēmums, nav sacīts, ka mēs mirstam un tūlīt tiekam nodoti tiesai. Tāpēc, ka tas ir pretrunā veselai virknei rakstu vietu, kuras saka, nē, jūs nomirstat un gaidāt. Tieši tāpat kā Sauls, Dāvids un Daniels. Viņiem visiem ir jāgaida augšām celšana. Un pēc tam tiesa. Ir jāievēro svētku secība. Tiesa notiek savā laikā. Neviens netiks iemests uguns jūrā pirms 1000 gadu valdīšanas beigām. Turpinām un tuvojamies izskaņai. Ebrejiem 9:28. Tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt neatkarīgi no grēka, tiks otrais redzams. Halleluja! Nevis, lai attīrītu no grēka, bet tiem, kas gaida uz viņa pestīšanu. Hagion, vislabākā daļa. Ebrejiem 10:19 grieķu valodā ir sacīts, tā kā mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir viņa miesu. Kādi māca, ka mums nav brīvi ieiet vissvētākajā vietā, tikai augstais priesteris to var darīt, un tas ir pareizi. Taču sakarā ar to, ka Mesijas asinis tika izlietas, jums tika atļauts caur viņa asinīm tur ieiet, lūdzot pēc žēlastības pašiem. Tas ir Mesijas asiņu spēks. Vēstules ebrejiem autors mums to skaidri pasniedz. Ar drosmi ieiet pie troņa. Jom Kipur, tas ir laba un ļauna nošķiršanas laiks mūsu dzīvē. Tā ir iespēja ielūkoties sevi un sacīt, labi, mani satrauc un tracina šis cilvēks. Iespējams, kā arī es varu jūs tracināt. Jums nāksies nostāties rindā. Taču, lai kas jūs netracinātu, jums ir jāprasa, kas tas ir manī, tēt? Kāpēc es noraujos? Kas manī ir tas, ko tu vēlies nodalīt no manas dzīves? Šis ir tas laiks, kad to darīt. Mums vienmēr tā ir jārīkojas, bet šajā laikā mēs liekam akcentu uz atjaunošanu, atlīdzināšanu, atgriešanu, visam, kas nozagts iepriekšējā gada laikā, emocionāli, fiziski, garīgi, jebkā, cilvēkiem un arī viņam. Un visu beidzot, tas ir mēģinājums. Tas attiecas uz mūsu laulību slēgšanu. No radīšanas līdz pat atklāsmei, viss cauri runāts par ktubu, laulību darību, par vīru un sievu, kuri atkal nāk kopā, lai būtu viens ar kungu. Katra laulība saprot, ka tā ir rūgti salda. Nav tādas parādības kā pilnīga laulība. Izņemot manējo. Nē, viņa ir salda, un es esmu rūgts. Tieši tā tas darbojas, ok? Bet patiesībā lielais vairums no mums, kas esam laulībā, saprotam, ka tā ir rūgti salda. Ir laiki, kad tā ir rūgta, un ir laiki, kad salda. Tieši tā arī jāizskatās laulībai. Mazās figūriņas, kuras mēs liekam uz kāzu tortes, tas ir Mesijas attēls. Un mēs to pat neredzam. Viņš nes savu līgavu. Uz kurieni? Pāri slieksnim. Kas tas bija par slieksni senajā Izrēlā? Tā bija aile, kas veda no ārējā pagalma, kur tika ielaisti visi priesteri. Pārkāpjot pāri slieksnim, bija iespējams nokļūt svētnīcā. Un pēc tam viss svētākajā vietā.
tieši to dara Mesija šo dienu laikā. Viņš ņem savu līgavu. Kad mēs krītam, nobraužam ceļus un nezinām, pa kuru ceļu iet, viņš saka, neraizējies par to. Es vienkārši gribu, lai tu pacenties darīt visu, kas atkarīgs no tevis, godājot mani. Nesaki, ka tu ievēro manus baušļus, ka tu mani mīli, tai pašā laikā nedaro to, ko es esmu prasījis, lai tu darītu. Dari visu, kas atkarīgs no tevis. Esi sapulcē, esi tuvākajā mišpahā, esi ģimenes loceklis, neesi vērotājs, neesi tas, kurš vienkārši uzsūc informāciju. Esi iekšā ģimenē. Vai tas kaut kā jūs uzrunā? Tas ir laulību mēģinājums. Lūk, kāpēc mēs to darām katru gadu. Tāpēc, ka vienreiz laulības notiks. Un tas viss vēstīja par 10 jaunavām. 5, kurām bija eļļa, un 5, kurām tā beidzās. Tāpēc, ka 5 bija gatavas, viņas trenējās. Viņas zina, ka līgavains nāks nakts vidū, un viņām būs nepieciešams pietiekoši daudz eļļas. Viņas bija to darījušas daudz reižu, bija bijušas neskaitāmās laulībās. Viņas zina, nedrīkst notikt, ka viņām beigtos eļļa. Viņas gaida un viņas gatavojas. Lūk, tāpēc es nobeigšu ar šo. 1. vēstulē Tesaloniķiešiem ir sacīts, ka Mesija nāks atskanot lielajai taurei, vai ne? Un vēl ir sacīts, kā zaglis naktī. 2 pantus tālāk teikts, bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā zaglis. Viņš nāks kā zaglis naktī tikai tiem, kas staigā tumsā. Viņš saka, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta. Vārds laiki šeit ir šis moadim, kas nozīmē noteiktās svētku dienas. Jūs jau zināt, kāda es atgriezīšos. Jūs vienkārši nezināsiet precīzu dienu un stundu, bet jūs zināsiet laiku. Mēs dzīvojam šajā periodā. Tieši pašlaik. Šis ir laiks atgriezties un nožēlot, un paskatīties uz mūsu sejām un sacīt, Tēvs, es biju domājis, ka esmu labi sagatavojies, bet fakts vien, ka es to saku, nozīmē, ka reāli tas tā nav. Parādi man, kas ir apslēpts manām acīm, un ļauj man atgriezties pie tevis. Un parādi man, vai esmu kādu apbēdinājis. Nevis tāpēc, lai es vienkārši aizietu atvainoties, bet lai es atdarītu to, kas ir ticis nozagts. Tā nav lūpu kalpošana. Vai jūs zināt, ka jūs nevarat vienkārši viņa priekšā atzīties, ka esat kādam kaut ko izdarījis? Vai zināt, ka tā ir kļūda numur 1, ko cilvēki pieļauj šuvā laikā šajā posmā? Tēvs piedod man šo grēku, ar kuru esmu grēkojis pret šo cilvēku, un viņš jums piedod, un jūs sakāt, paldies, kungs, tagad es esmu pareizās attiecībās ar tevi. Nē. Tā tas nav. Viņš saka, nenāciet mana vaiga priekšā, bet vispirms ejiet pie cilvēka, kuru esat apbēdinājis. Un uz ceļiem nostājoties, nevis vienkārši sakiet, es lūdzu piedošanu, bet izlīdzinieties ar viņu. Ja jūs esat ietriecies kāda mašīnā un to sasitis, vai gan tam būs nozīme, ja jūs vienkārši sacīsiet piedod? Ak, es tiešām negribēju sakropļot tavu mašīnu $5000 vērtībā. Es lūkšu, lai kungs jums to atlīdzina. Pierakstīšu jūsu mašīnas numuru un lūkšu par jums. Ko Bībele māca darīt? Piezvanīt uz savu apdrošināšanas kompāniju? Nē, Bībele senlaikos mācīja sacīt, es samaksāšu par visām nērtībām. Pat mūsu likumdošanas sistēma strādā pēc šī paša principa. Kā to sauc? Nodarījums veselībai un morālais kaitējums. Tātad tiek atlīdzināts ne tikai materiālais zaudējums, kādu esat izraisījis. Ja zaudējums ir par $10,000, jums ir jāatlīdzina ne tikai 10,000, bet arī kompensācija par īslaicīgu darba nespēju un morālo kaitējumu. Un vēl visu, kas saistīts ar zaudējumiem jūsu sabiedriskajām attiecībām un tam līdzīgi. Šī tad arī ir Tora. Gribat ticiet, negribat neticiet. Kad jūs kādam nodarāt ļaunumu, jūs atlīdzināt, lai ko jums tas prasītu. Jo tieši jūs izraisījāt nelaimi. Vai tam ir kāda nozīme? Jums ir jāatgriež, kā nākas. Vai arī viss ir pa tukšo šajā laika posmā. Tāpēc atrodiet cilvēkus, kurus esat apbēdinājuši. Ja nevarat atcerēties, sakiet, Tēvs palīdz man. Un iespējams, ka tas ir viņš pats. Nepalaidiet to garām šajās svētku dienās. Mēs visi mācāmies, un mēs ejam uz to visi kopā. Lūksim.
Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Mēs lūdzam, lai tu māci mums savus ceļus. Kungs, māci mums, kā mēs varam atgriezties pie tevis caur šuvā, pareizā veidā. Lūdzu, piedod, ka mēs esam izvēlējušies būt ārpus attiecībām, būt nomaļi novērotāji. Piedod man, Tēvs, ka es esmu izvēlējies būt neiesaistīts novērotājs un liecinieks. Un manus daudzos grēkus un rīcību, ar ko es pats to neapzinoties, esmu tevi aizvainojis. Un es lūdzu tevi ne tikai par sevi, bet par visiem, kas ir šeit klāt. Kungs, palīdzi mums, lūdzu piedod mūsu grēkus un palīdzi un rādi, kā mēs varam salīdzināties ar savu brāli Ivrī. Tēvs, tu būtu varējis mums vienkārši mutiski piedot, taču tu devi daudz vairāk par to, ko prasīja Tora, daudz vairāk par tās upuriem. Tu atdevi par mums savu dēlu, un vismazākais, ko mēs varam darīt, ir atdot tev savu dzīvi 7 dienas nedēļā, lai mēs darītu bibliskas lietas bibliskā veidā. Tēvs, lūdzu, palīdzi mums. Tēvs Jahve, māci mūs. Mēs esam bērni, un mums ir nepieciešama skolotāja palīdzība. Mēs pateicamies tev par taviem apbrīnojamajiem svētkiem un tām līdzībām, kuras tie mums māca. Palīdzi mums, ka mēs varam palikt saskaņā ar tevi, līdz kamēr tavs dēls nāks mājās. Āmen un āmen.